Mani sauc Sigita Batraga. Es esmu Ogres jauniešu iniciatīvu biedrības Talantu kalvu mentore. Un es pastāstīšu šodien, kas ir mentorings un kā tas notiek un kāpēc es to esmu izvēlējusies darīt. Mentorings ir individuāla jaunieša atbalsts, programma. Un šajā laikā, šajā programmā mentors dalās ar savām zināšanām un pieredzi. Savukārt jaunietim ir iespēja šajā programmas laikā sasniegt savus mērķus, izmainīt ikdienu uz daudz produktīvāku laika menedžēšanu un visādi citādi pilnveidot un uzturēt vai tieši otrādi sākt savu pilnveides un pašizaugsmes ceļu. Kā notiek mentorings? Šis jautājums parasti interesē ļoti daudzus, jo vārdu mentorings ir dzirdējuši daudz, bet kā tas realitātē notiek ar jaunieti, nezinu. Mentorings sākas ar pirmo nodarbību, kad mēs saprotam, kāpēc vispār šis pieprasījums ir nācis no jaunieša. Un šajā laikā mēs izskatām mērķi, kuru grib sasniegt jaunietis, vai izvirza šo te vajadzību, ko viņš vēlas izmainīt savā ikdienā. Apskatām visu ap šo, kāpēc tas ir vajadzīgs, vai tas tiešām ir uzstādīts pareizs mērķis definēts, lai viņš saprastu, vai tas ir priekš viņa, vai tas ir mammas, tēta vai kādas citas sabiedrības daļas vajadzība atnākusi līdz viņam. Un šie parasti ir ļoti svarīgi momenti saprast, lai šis mērķis un vajadzība, kas nāk no viņa, būtu tiešām no viņa nākusi, jo motivācija būs vienmēr stiprāka ar vārdiem es gribu, nevis man vajag. Nākošais solis, par ko mēs runājam, kad ir izrunāti mērķi, tātad saprast šis pieprasījums, ir savu iekšējo resursu apzināšanās, ja personīgais skrīnings, kura laikā mēs saprotam, kādi ir talanti, prasmes, pieredze, iespējas, kur smelties iedvesmu, kāda atbalsta cilvēki apkārt, vai tas ir ģimenē, skolā vai ārpus tās. Un, kad šie resursi ir apzināti, mums ir kaut kāds pamats un lietas un vietas un dažādi paņēmieni, kā likt lietā to visu, lai arī palīdzētu sasniegt mērķus vai izmainītu ikdienu. Tad, kad tas ir izdarīts, tad nākošais solis ir vienošanās par noteikumiem, kā tad mēs turpmāk strādāsim. Jo jebkurā spēlē ir noteikumi, tā arī mentoringa programmā ir noteikumi, par kuriem vienojās mentors ar mentorējumu. Tad tas ir par nodarbību ilgumu, par nodarbību biežumu, par saziņu starp nodarbībām. Tad ir klātienes nodarbības, kas ir vismaz 2 reizes mēnesī, bet ir iespēja sazināties arī starp šīm klātienes sesijām, un tas visbiežāk notiek WhatsApp lietotnē. Vienojamies arī par to, cik ātri ir vēlams šo mērķi sasniegt. Kas būs tas, ko mēs darīsim, ja tas nenotiks? Kas notiks, ja pēkšņi procesa laikā kaut kas būtiski izmainās? Visas šīs mazās lietiņas tiek atrunātas un mēs vienojamies. Lūk, tātad tiek sastādīts plāns, pirmie soļi un vienošanās par nākamos tikšanās datumu. Kur tad pieteikties mentoringa sesijai? Droši var rakstīt pieteikumu Talantu kalves mājaslapā. Kas būs jūsu mentors? To paskatīsimies pēc tā, kāds būs izvirzītais mērķis un pieprasījums kā tāds. Kas var būt mentorējamais un kurš var šo programmu pieteikties? Jebkurš. Jebkurš, kuram ir savi mērķi, vēlmē savu pašizaugsmi uzturēt un tam, kurš vēlas kaut ko savā ikdienā izmainīt. Tiem nav obligāti jābūt milzīgiem mērķiem, tie var būt arī ļoti mazi ikdienišķi mērķīši, ko vēlaties izmainīt vai kaut kā citādāk salikt un ielikt savā laika rāmī. Bet kas ir mentors? Mentors būs cilvēks, kas būs absolūti pieņemošs, atbalstošs, nenosodīs, priecāsies par katru jūsu mazo soli un sasniegumu, izmainīs kaut ko plānā, ja tas nebūs sanācis, kā jūs iepriekš esat norunājuši.
Vienmēr atgriezeniskā saite būs tā, pēc kā mēs vērtēsim, kā mums ir gājis, ko mums ir jāizmaina un kāds varētu būt B plāns, absolūta alternatīva tam, ko esam jau reiz norunājuši. Tā kā droši!